Salamana pamācības 7. nodaļa. Mans dēls, iegaumē manus vārdus un saglabā sevī dzīvus manus baušļus. Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus manus baušļus, un ja tu glabāsi manus likumus kā savu acu raugu, tad tu dzīvosi. Piesien tos pie saviem pirkstiem, uzraksti tos uz savas sirds plāksnes. Uzrunā gudrību sacīdams, tu esi mana māsa, un nosauc atziņu par savu draudzeni, lai tu kļūtu pasargāts gan no sveša vīra sievas, gan arī no ikvienas citas, kas lokanu valodu runā. Lūk, es skatījos pa sava nama logu cauri sētas skadriņiem un noraudzījos jaunajos nejēgās, un starp jaunajiem zēniem manu uzmanību saistīja kāds neprātīgs jauneklis, kas pagāja garām zināmam ielas stūrim un novirzījās uz ceļu gar viņas māju. Vakara krēslā, kad jau bija satumsis un gandrīz jau iestājusies nakts. Un raugi viņa priekšā parādās sieva greznā netiklas tērpā, viltīga savā sirdī, trakulīga, palaidnīga un nesavaldīga. Tā, ka viņas kājas nevar viņas namā mieru atrast. Brīžiem viņa ir vienkārši ārā, mājas priekšā, brīžiem klejo pa ielu un glūn gar visiem stūriem. Tagad viņa panāk jaunekli, nekautrīgi noskūpsta jaunekli un saka viņam: es šodien nokārtoju par sevi pateicības ziedojuma nodevu saskaņā ar savu solījumu. Tāpēc es esmu arī izgājusi, lai tevi sastaptu, lai redzētu tavu vaigu, un es esmu tevi atradusi. Es esmu izrotājusi jau skaisti savu gultu ar raibām eģiptiešu segām un grezniem pārklājiem. Es esmu izsmidzinājusi savu guļvietu ar mirrēm un alvajām un apbirdinājusi to ar kanēļa smelkni. Nāc, lai iegrimstam saltkāras priekos līdz pašam rītam un izbaudām mīlestību līdz pašiem apslāgtākiem tās dziļumiem. Jo mana vīra nav mājās. Viņš ir devies tālā ceļā. Viņš ir paņēmis sev līdzi savu naudas maisu. Viņš atgriezīsies tikai uz svētkiem. Viņa pārliecināja viņu ar saviem daudziem vārdiem un pakļāva viņu sev ar savu mīksto mēli. Un viņš seko viņai tūliņ pa pēdām kā vērsis, ko ved uz nokaušanu. Vai arī kā trakais, kas ļaujas uzmest sev valgu, ar kuru tos saista un savalda. Kamēr kāda bulta pāršķeļ viņa sirdi, līdzīga putnam, viņš steidzas uz ķeramo sprostu un nezina, ka tas maksā viņam dzīvību. Tā nu esiet uzmanīgi pret mani bērni, un ievērojiet labi manas mutes vārdus, lai tava sirds nenovirsās uz netikles ceļu un neļaujies ievilināt sevi viņas gaitās, jo daudzus viņa ir nāvīgi ievainojusi un gar zemi gāzusi, un daudz verno viņa ir nogalinājusi. Viņas nams ir sākums ceļam uz pazušanu, un pa to noiet drūmajos nāves mājokļos.